Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļā. Kāds farizejs lūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu, un farizeja namā iegājis viņš apsēdās. Un redzi tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāk ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams pie sevis noteica: ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus vērsies pie viņa sacīja: Sīmani, man tev kas sakāms. Un tas sacīja: saki, skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija 2 parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmans atbildēja: es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja: tu pareizi spriedi. Un pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica: vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitēja skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības, bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai teica: tavi grēki tev ir piedoti. Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod. Bet sievietē viņš sacīja: tava ticība tev ir izglābusi, ej ar mieru. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, lūdzam svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Āmen. Pēdējos gadu desmitos arvien vairāk atklāja dažādus veidus, kā patiesībā norisinās savstarpēja komunikācija cilvēku starpā. Viens no šādiem veidiem, pa kuru iespējams esam jau draudzē kādā seminārā vai pasākumā dzirdējuši, ir ārsta Ērika Bērna atklātā tā sauktā transakciju analīze. Strādādams armijā par psihiatru, Bērns novēroja, ka viņa pacienti sarunu laikā izpaužas atšķirīgi un bieži atkarībā no tā, par ko tiek runāts un ko viņiem prasa, ko viņi paši grib pateikt, it kā ieņem dažādas lomas un atšķirīgi reaģē un izturas. Viņš novēroja, ka dažkārt šiem cilvēkiem viņu balsī un rīcībā parādījās citus cilvēkus audzinošas un pirkstu kratošas notis. Citreiz viņi izturējās gluži lietišķi, bet citreiz kļuva bērnišķīgi, viņu balss kļuva vārgāk un augums sakumpa. Un no šiem novērojumiem, kuri, kā izrādījās, bija novērojami ne tikai psihiatrijas pacientiem, bet arī daudziem citiem cilvēkiem, ārsts Ēriks Bērns izstrādāja modeli, kurā viņš apgalvoja, ka cilvēka personība izpaužas 3 veidos – bērnišķīgi, lietišķi un mātišķi vai tēvišķi, kas ir plašāk zināms kā šī transakcija analīze. Transakcija proti, kā mēs viens otru redzam un dzirdam, kā mūs redz un dzird citi, kas ir tas, kas runā mūsos un kas ir tas, ko mēs uzrunājam otrā cilvēkā. Un analīze, jo mēs to visu vērojam, analizējam, citiem vārdiem ieraugam, apzināmies un saprotam. Varētu domāt, kas gan to daļas ir baznīcai. Kāpēc par to ir jādomā dievkalpojumā? Kāds tam sakars ir Jēzu? Bet sakars ir liels.
Jo arī mēs, vai atrodamies draudzē, vai savas ģimenes, vai draugu lokā, vai darba kolēģi, vai vienkārši mums svešu sabiedrības vidū, mēs vairāk vai mazāk viens ar otru komunicējam. Un mēs vēlamies, vismaz ja vien esam pie pilna prāta, lai citi mūs dzirdētu un sadzirdētu. Tāpat varam pieņemt, ka tieši to no mums savukārt vēlas sagaidīt arī citi. Un arī pati baznīca un draudze, vismaz kristietībā, nekad nav bijusi tikai kāda svēta vieta un templis, uz kur atnāk novikt svecīt vai pārmest krustu, bet gan baznīca līdztekus tam, kas tā ir daudz kam, vienmēr ir arī un būs cilvēku kopība. Bet kur ir cilvēki, tur notiek sarunas, komunikācija ar vārdiem un arī bez vārdiem. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi domāt par to, kā notiek šī komunikācija. Vai tā nav bezmērķīga, veltīga, vai tā mūs nevestu kādos aplamos ceļos. Un visbeidzot, kā norāda daudz mūsdienu teologi, ja mēs mēģinām šodienas valodā izteikt baznīcas galveno uzdevumu, tad tā ir evaņģēlija komunicēšana pasaulē. Un evaņģēlija komunicēšana ir kaut kas varbūt mazliet cits, nekā to esam ieraduši saprast tikai kā evaņģēlija sludināšanu. Jo pats vārds sludināšana mums taču vairāk saistās ar tādu kā vienvirzienu runāšanu, kā piemēram, kā es to tagad daru no kanceles, sludinu. Bet evaņģēlija komunikācija pavisam noteikti nav tāda vienvirzienu runāšana, bet gan dialogs. Jo neviena komunikācija nekad nebūs jēgpilna, ja tā neradīs dialogu. Un kad mēs runājam par evaņģēliju sludināšanu, tad patiesībā otrs cilvēks nav tikai tāds objekts, uz kuru runā, un tāds evaņģēlija vēsts uzklausītājs, bet gan evaņģēlija sludināšanā vai komunikācijā otrs cilvēks kļūst par personību, par subjektu, par Dieva radītu un mīlētu personību, ar kuru mēs esam dialogā. Vārds sludināšana saistās ar runāšanu, bet komunikācija var arī nebūt saistīta ar vārdiem. Tā var notikt caur rīcību, caur žestiem, caur skatu, caur simboliem, rituāliem, caur to, kā tiek radīta atmosfēra, iekārtojums, stils. Un tieši tāpēc, manuprāt, mūsdienās mums tiešām vajadzētu vairāk sludināšanas vietā teikt un domāt komunikāciju, jo tas ir tieši tas, ko Jēzus aicināja saviem mācekļiem darīt. Un kā ir sacījis pazīstamais psihologs Pauls Vaclaviks, komunikācija notiek tur, kur abas puses viens otru ņem nopietni. Un Jēzus ņēma un ņem nopietni katru cilvēku, un tieši to viņš mācīja darīt saviem mācekļiem. Sludināt evaņģēliju visai pasaulē patiesībā nozīmē komunicēt evaņģēliju ar visu pasauli. Tas ir baznīcas uzdevums, būt komunikācijā ar visu pasauli, nevis noslēgties savā pārākumā vai arī tieši pretēji kādreiz savā mazvērtības vai upuru lomā. Baznīcas uzdevums ir atrasties veselīgā, dziedinātā un dziedinošā, atbildīgā un realitātei atbilstošā komunikācijā ar visu pasauli. Un tieši tāpēc jautājums par to, kā mēs savstarpēji viens ar otru komunicējam, piepieši izaug par vienu no svarīgākajiem jautājumiem, jo bez izpratnes par to mēs nemaz nespējam līdz galam īstenot Jēzus aicinājumu ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Nu, nav jau tā, ka bez transakciju analīzes nevarētu sludināt evaņģēliju. Tā nu galīgi nav. Bet, kā sacīja kāds mans profesors, jautājums nav par to, ka bija labi, bet gan par to, kāpēc nebija vēl labāk. Jautājums, un jo īpaši mūsdienu pasaulē, ir par to, kā tad komunicēt tā, lai otrs cilvēks mūs ņem nopietni, kā to darīt, ņemot nopietni mums pašiem otru cilvēku.
Un ja mēs rūpīgi raugāmies evaņģēlija vārdos, mēs redzam, ka tieši tā ar cilvēkiem komunicēja Jēzus. Kaut gan esmu droši pārliecināts, ka viņam droši vien bija nevienreiz šausmās jāsaķer galva, redzot un dzirdot, kā cilvēki komunicē ar viņu un arī viens ar otru. Bet atgriezīsimies mazliet pie Ērika Berna un viņa vērojumiem. Ko tad šis cienījamais ārsts tādi interesanti atklāja, ka jau vairākus gadu desmitus par to runā visa pasaule. Viņš stāstīja par to, ka katra cilvēka personība ir trejdaļīga. Un viņš šīs trīs daļas, bērnišķīgo, mātišķi tēvišķo un pieaugušo, ja lietišķo daļu vai aspektu, nosauc vārdos. Un tad, kad mēs esam komunikācijā ar otru cilvēku, mēs komunicējam no vienas no šīm trim daļām sevī. Un mēs mērķtiecīgi uzrunājam to pašu vai kādu citu no šīm trim daļām otrā cilvēkā. Un otrs cilvēks dara to pašu. Tā Ērika Berna prāt notiek šī komunikācija cilvēkam ar cilvēku. Bērnišķīgā daļa. Katrā no mums ir saglabājusies mūsu bērnības pieredze. Izturēšanās, uzvedība, domas un sajūtas, tas viss, kā mēs cauri dzīvē tikām, kad vēl bijām bērni. Piemēram, kad bērnu pasaulē, ceru, ka kādi no jums vēl atcerās, kas tāda bija, kad bērnu pasaulē man nenopirka mašīnīti, tad es iespītējos, es atteicos iet ārā pa durvīm un vēl tramvajā kliedzu pilnā kakvā, cerēdams kaut kā nebūtu tādā veidā savus vecākus iežēlināt, un kādreiz arī tas strādāja tādā vai citādā veidā. Un es, protams, no tā kaut ko mācījos. Mēs varam šajā lomā esot rīkoties vienkārši bērnišķīgi vai kaprīzi, niķīgi, pieglaimojoši. Šis bērnišķīgums ir daļa no mūsu personības. Tas ir kaut kas, kas nezinām iemeslu dēļ ir mūsos palicis, neattīstījies, iemūžinājies mūsos. Un kad mēs esam iekrituši šajā lomā, tad tie ir tie brīži dzīvē, kad mēs raudam, kliedzam, sitam kājas pret zemi, vaipstamies, sakām, ka mums ir vienalga, paziņojam, ka mēs darīsim tā, kā gribēsim, mēs izturamies kā pusauģi, kas tieši to arī norāda, ka tajā brīdī mūsos uzvar ir guvusi tieši šī mūsos neattīstījusies personības daļa. Bet mūsos ir saglabājusies arī tā pieredze, ko esam mācījušies no saviem vecākiem vai vecvecākiem vai citiem cilvēkiem, kas mūs audzināja. Tas, kāds bija tās normas, tie noteikumi, tās uzvedības, kuros mums bija jāiekļaujās, kas bija tie normatīvi, ko viņi no mums sagaidīja. Un mums ir prātā tas balss tonis un veids, kādā vecāki pie mums panāca, ka lai mēs beidzam klaigāt pa visu tramvaju nenopirktās mašīnītes dēļ, un arī no tā mēs kaut ko iemācījāmies un sapratām, ka ja kāds pārāk daudz mums blakus klaigā, tad vai to apklusinātu, mēs varam rīkoties tā kā mūsu vecāki, paceļot balsi, kratot pirkstu vai darot vēl kaut ko. Un kad mēs esam šajā lomā iekrituši, tad mēs rīkojamies un izturamies tā, kā rīkojās un izturējās tie cilvēki, kas mūs audzināja, kad vēl mēs bijām mazi. Dažkārt mēs rīkojamies kā māte, dažkārt kā tēvs, vai nu mēs esam kādreiz citus ļoti aprūpējoši, vai arī citus ļoti kontrolējoši. Tikko mēs metamies kādu automātiski kritizēt, nosodīt, apsūdzēt, ka mēs sakam, ka citi ir idioti, ka viņi rīkojas nejēdzīgi un ka kā tā vispār drīkst, tad mēs pilnās burās darbojamies no šīs savas personības daļas. Mēs kratam ar pirkstu, mēs šūpojam galvu, mēs teatrāli nopūšamies, mēs mētājamies ar rokām. Un, protams, ka mūsos ir arī tā pieredze, kas ir radusies mums pašiem. Nevis tā, ko mēs esam mantojuši, bet mums pašiem objektīvi un realistiski reaģējot uz vienu vai citu mūsu dzīves notikumu. Tā daļa mūsos, kas redz lietas, cik tuvu patiesībai viņa var redzēt, tik racionāli, lietišķi mūsos šī daļa darbojas, kā tāds varbūt dators. Un kad mūsos šī personības daļa dominē, tad mēs runājam apdomīgi, izsvērti, pieklājīgi, neļaujam vaļu emocijām. Piemēram, tad, kad vīrs
kāds vīrs, kā pieaudzis cilvēks savai sievai no rīta jautā: vai tu nezini, kur stāv mans aproču pogas? Bet pretī saņem nosodošu bērnišķīgu atbildi: kāpēc tu mani vienmēr visā vaino? Tad ir skaidrs, ka šī saruna kaut kādā veidā ir aizgājusi nepareizi. Un tas, kas tur aiziet greizi, ir tas, ka šis cilvēks kā pieaudzis cilvēks uzrunā pieaugušo cilvēku savā sievā, sagaidot, ka šis pieaugušais cilvēks atbildēs un pateiks, ka tavs aproču pogas stāv tur un tur. Taču tā vietā ierunājās nevis pieaugušais cilvēks viņa sievā, bet gan bērns, kurš kā niķīgs pusaudzis atcērt savam papucītim, proti bērns sievā uzrunā to tēvišķo savā vīrā. Un viss šī komunikācija aiziet, kā teica mans vecais tēvs, pieskara un visticamāk draud pārvērsties strīdā. Vai cits piemērs. Kādā slimnīcā kāds pacients, viņa esošais, pieaugušais cilvēks, kurš ir droši vien augsts novērtējis saņemtā pakalpojuma kvalitāti, medmāsai paziņo, ka viņš arī labprāt vēlētos strādāt šādā tik labā slimnīcā. Taču medmāsa tā vietā, vai kā pieaudzis cilvēks viņam pateikt vienkārši paldies, viņā nezina, kāpēc ierunājās tas mātišķais aspekts, kurš pacietam kā mazam bērnam uztaurē, vai taču viņš vispirms tiek galā pats ar savām problēmām un tad domā par to, kur strādāt. Un viss aiziet, kā teica mans vecais tēvs, pa pieskari. Un ja arī viņi abi nesāk strīdēties, tad tomēr vilšanās un rūgtuma mīls no šī īsā dialoga paliek abiem. Tātad mūsu es, un to jau mēs labi zinām, tas nav kaut kas monolīts un nedalīts, bet šajā skatu punktā tas sastāv no šīm trim vienībām: mans pieaugušais es, mans bērnišķīgais es un mans citus audzināt gribošais, jeb mans tēvišķais vai mātišķais es. Arī tāda ir cilvēka trīsvienība. Un kad mēs sākam mācīties sevi pazīt un sevi novērot, mēs pamazām mācāmies arī atpazīt sevī šo draudzīgo trijotni un konstatējam, ka patiesībā no šīs trijotnes mēs vismazāk atrodamies tur, kur mums būtu jāatrodas visvairāk, proti mūsu pieaugušajā un lietišķajā es. Un tad mēs varam pamazām mācīties pārvaldīt mūsu tēvišķīgumu un mātišķīgumu, mūsu vēlmes par citiem rūpēties un par citiem uzņemties atbildību, un mēs varam mācīties pārvaldīt to mūsu kritizēšanas un nosodīšanas tieksmu, un mēs varam mācīties tā vietā, lai ļautu savam iekšējam bērnam klaigāt pa visu tramvaju, iemācīties par savu iekšējo bērnu rūpēties un veicināt, lai tas bērns, kas caur mums sasniedz citus cilvēkus, būtu nevis niķīgs un kaprīzs, manipulējošs, bet gan draudzīgs, priecīgs, cerības pilns, jo tā ir, ka mūsu iekšējais bērns ir mūsu īstais dzīves prieka avots. Un tad, kad mēs runājam par dziedinātu dvēseli, tad patiesībā mēs runājam par šī pieaugušā, veselīgā, lietišķā es dominēšanu mūsos, kur viņš kopā ar to bērnu un ar tiem vecākiem, tur viņš ir izaudzis, pieaudzis. Un tam ir mūsos jāaug, bet tam citam jāiet mazumā. Citiem vārdiem mēs runājam dažādos dialektos, viens ar otru, bet šī transakcija analīze mums ļauj saprast, kas te ir par dialektiem. Un kā nonākt pie tā, lai mēs runātu tādā valodā, kurā varam saprasties, nonākt līdz jēgpilnām un pieaugušu cilvēku attiecībām savā starpā. Un es esmu visai stipri pārliecināts, ka Kristum mūsos, Dieva garam mūsos ir saistība tieši ar šo pieaugušo cilvēku mūsos. Tur slēpjas mūsu nobriešanas, pieaugšanas, dziedināšanas iespējas. Un tas manipulējošais, niķīgais, tramīgais bērns mūsos ir kaut kas, kas stāv ceļā mūsu ceļam pretī Dieva valstībai. Jā, tur arī ir aizķēries mūsu kontrolējošais un kritizējošais aspekts mūsu dvēselē. Jā, tas, kas grib visu sasniegt pats bez Kristus, viņš zina, kā vajag visam būt tikai saviem spēkiem. Un kā apgalvo kāds ārsts, Tomas Haris,
cilvēks, kurš pastāvīgi uz visu reaģē kā bērns, patiesībā ar to apgalvo, es neesmu labs, ar mani kaut kas nav kārtībā. Savukārt cilvēks, kurš pastāvīgi uz visu reaģē ar kontroli vai kritiku, patiesībā apgalvo, šī pasaule nav laba, citi cilvēki nav labi, tur kaut kas nav kārtībā. Vai nu es neesmu kārtībā, un tāpēc vienmēr jūtos kā mazs bērns, nepilnīgs, maziņš, neizaudzis, apdraudēts, vai arī visi citi nav kārtībā, un tad es jūtos liels un vienmēr cenšos visu kontrolēt un uzlabot. Taču pieaugušas cilvēcības mērķis ir nonākt pie tādām attiecībām, kurās es sevi uztveru par labu un arī otru uztveru par labu. Uzdrošinos apgalvot, ka tikai no tā var izcināties kādu normālu, jēgpilnu, saturīgu, nopietnu sarunu gan cilvēkam ar cilvēku, gan arī baznīcai ar pasauli. Un visur tur, kur šī komunikācija ir aizgājusi pa pieskari, un arī baznīcas vēsturē šādu gadījumu nav mazums, pārāk bieži šajās attiecībās virsroku ir ņēmis vai nu kontrolēt un kritizēt gribējošais, vai arī bērnišķīgais aspekts. Taču kāds tam visam sakars ir ar mums labi pazīstamo stāstu, kuru jau pirms ilgāku laiku jums nolasīja, stāsts par šo grēcinieci, kur ienāca kāda farizēja namā un tad nāca virsū Jēzum ar savām asarām un smaržīgu eļļu. Nu, tikai tas, ka arī šī stāsta jēga kļūst nedaudz skaidrāka, ja to lasām šodienas pārdomāto atziņu gaismā. Kas tad tur notiek ar šo grēcinieku, farizējiem un Jēzu? Lūkas evaņģēlijā minētā grēciniece, kura nāk pie Jēzus, viņā virsroku šķiet ir guvis bērns. Viņā mēs redzam bailes, raudāšanu, zemošanos, klusēšanu, glāstus. Viņa nāk sagumusi zem savas nastas un tā pie saviem vecākiem nolūkties par kaut ko nāk nogrēkojies bērns. Un Kristū viņa redz tēvu, ķēniņu, priesteri, kurš viņu šo pazudušo meitu tagad pieņems un apžēlos. Un šī nianse ir ļoti svarīga, jo ar to mēs atmetam visas idejas par to, ka šī sieviete nāk ar savu mīlestību pie Jēzus kā pie vīrieša. Nē, tas tā nebūtu nav. Te viens nogrēkojies bērns sastopas ar kādu tiesājošu un žēlojošu instanci, kuru šī sieviete sajūt Jēzu. No sākuma Jēzus viņai pašai nesaka neko. Viņš atsaucas viņas ilgām redzēt Jēzu piedodošo tēvu. Tomēr pa to laiku kaut kas notiek starp farizēju, kura namā visa šī jēzga, notiek un sievieti, kura tik negaidīti ir pārtraukusi svinīgo mīlestību. Farizēja klātbūtne šo sievieti padara vēl nedrošāku. Viņa šī augstā teologa un morāla skolotāja priekšā jūtas vēl vairāk notiesāta un nokritizēta. Viņa jūtas kā nožēlojama niecība. Un droši vien to var manīt farizēja sejā un grimasē, tās viņa domas, ka taču šī sieviete izturas nepieļaujami, taču visi zina, kas viņa ir. Un viņš labi jūtas šajā šo sievieti apsūdzošajā lomā. Un te mēs redzam, ka ja Jēzus klusēdams raugās uz šo sievieti kā rūpju pārņemts tēvs uz savu bērnu, tad farizējs arī kā tēvs, taču šo pavaidnīgo, neganto, nožēlojamo bērnu nosodošu un kontrolēt gribošu. Taču tad, kad Jēzus kā pieaudzis cilvēks uzrunā pieaugušo cilvēku farizejā, un atceramies, tur viņš stāst viņam to līdzību par tiem parādiem, un patiesībā tas ir tāds kā skolas uzdevums matemātikā. Viņš viņam liek iedziļināties vienā matemātikas uzdevumā par 2 parādniekiem, no kuriem viens parādā 500, otrs 50, abiem parādus atvaiž uzdevums, tad kuram atvaida nevis vairāk, bet kurš no viņiem vairāk mīlēs naudas aizdevēju. Un farizējs lietišķi, kā pieaudzis cilvēks, šo uzdevumu atrisina pareizi. Un sāk piedzīvot evaņģēlija komunikāciju ar Jēzu. Jo viņa kritizējošais un kontrolējošais es sašķobas, tur nav ko daudz kritizēt.
Kas vēl vairāk turpinās tad, kad Jēzus šo farizēju kā bērnu sabar par to, ka viņš Jēzum nav pat ūdeni iedevis kāju mazgāšanai, nec skūpstījis viņu, nec svētījis, un tā sieviete to viss ir daudzkārt vairāk darījusi. Un pašās beigās farizējs ir palicis gluži kluss, jo viņa lielais es, tas, ko viņš ir domājis, kas viņš ir satricināts, un kā cits es, viņa pieaugušais es, ir viņā sācis mosties. Bet savukārt sievietei Jēzus kā tēvs piepilda viņas bērnu vajadzību pēc glāsta un piedošanas. Viņš neatraujas, kad viņa pieskaras, viņš piedod viņai viņas grēkus, un tomēr pašās beigās piebilst kaut ko izšķiroši svarīgu. Viņš saka, tava ticība tev ir palīdzējusi. Nevis viņš, Kristus, bet viņa pati, viņas pašas ticība. Nu nevis kāds tēvs, tiesnesis vai priekšnieks ir darījis viņu brīvu, bet viņa pati ir izaugusi līdz tam, kas tagad mainīs viņas domāšanu, viņas dzīvi, viņas izturēšanos. Un te Kristus nevairs kā tēvs, bet kā viņš pats uzrunā vairs ne bērnu šajā sievietē, bet to pieaugušo, kas mostas, to dziedināto cilvēku viņā, to pamodināto uzticēšanos viņai pašai uz sevi. Un tad Jēzus atkal kā tēvs un priesteris viņu sveitī tam, lai viņa pati kļūst sev tēvs un māte par savu dzīvi, iet un dzīvo mierā ar sevi. Un tas, kas šajā stāstā vai šajā komunikācijā notiek, šī sieviete burtiski un simboliski tiek pacelt kājās. Viņa vairs nav nožēlojamais, vajātais, visu kritizētais un apsūdzētais bērns, bet gan pieaugusi un par savu dzīvi atbildību uzņēmusies būtne. Kristus, kur tas ir vajadzīgs un kur tas otram cilvēkam ir dziedinoši, uzņemas tēva lomu. Tomēr vai arī mēs nereti viņu asociējam ar to, kas mūs tiesās. Viņš pats ir teicis, ka nav nācis šo pasauli tiesāt bez izglābta. Un būs grūti atrast epizodes viņa dzīvē, kur Jēzu virsroku arī ņemtu bērnišķīgais un sevi noniecinošais bērns. Nu, varbūt dumpinieciskais bērns, kad viņš gāza apkārt naudas mijai galdus. Tomēr nav šaubu, ka viņš vienmēr atgriežas pie tā, kas viņš ir. Pieaugušais, izaugušais, dziedinātais cilvēks. Cilvēka dēls, kā viņam pašam vislabāk patīk sevi dēvēt. Vienkārši cilvēks. Un par šādiem cilvēkiem kļūt Jēzus arī aicina mūs. Un par šādiem cilvēkiem palīdzēt kļūt visām pasaules tautām, sludinot evaņģēliju visai pasaulē. Sludinot ne no augšas, necenšoties iebiedēt vai iežēlināt, bet kā pieaugušiem cilvēkiem piederas, sadarbojoties un runājoties vienā valodā, klusējot un sadzirdot to, kas ir vārdos un arī aiz visiem vārdiem. Vienkārši ņemot viens otru nopietni.